Uzdevums. Vakuumā 30 cm attālumā viens no otra atrodas divi punktveida lādiņi. Katra lādiņa lielums ir 2 kuloni. Aprēķini miedarbības spēku starp lādiņiem. Kā jau parasti, sākam uzdevumu ar to, kā mēs uzrakstam, kas mums ir dots. Šeit es redzu, mums ir dots 30 cm attālumā, tātad tas mums ir dots aiz R. 30 centimetri. Viens no otra atrodas 2 punktveida lādiņi, tātad mums ir dota 2 punktveida lādiņi. Re, kur mums ir viens lādiņš, re, kur mums ir otrs lādiņš. Attālums starp viņiem ir R. Katra lādiņa lielums mums ir 2 kuloni. Tātad Q1. Man ir vienāds ar Q2, ir 2 kuloni. Šis man ir Q1, šis man ir Q2. Aprēķini miedarbības spēku starp lādiņiem. Tātad ar kādu spēku viņi pievalkas vai tie atgrūžas viens no otra. Tas, protams, mums ir kulonu spēks. Kulonu spēks tātad ir spēks, ar kādu elektriski lādēti, divas elektriski lādētas daļiņas pievalkas vai atgrūšas viena no otras. Uzrakstīšu kulonu spēka likumu. F man ir vienāds ar K Q1 reiz Q2 dalīts ar R kvadrātā. K man ir kulona likuma konstanta. Un kā tā tad ir 9 reiz 10 9. Ņūtons reiz metrs kvadrātā dalīts ar kulonu kvadrātā. Mums šeit ir dots R, kuram tā tad ir jābūt SI mērvienībās. Pārveidosim to. Tātad R man ir 30 centimetri, kas ir 0,3 metri. Uzrakstīju Ņūtona kulona likumu, tālāk ievietosim skaitļus. F tātad ir 9 reiz 10 9. Q1 vietā es lieku 2, Q2 vietā es lieku arī 2. Dalīts ar 0,3 kvadrātā. Ko es tātad iegūstu? 9 reiz 10 9. Uzrakstīšu visu uz vienas daļas. Reiz 2 reiz 2 dalīts ar 0,3 kvadrātā. Man ir 0,09. Kuru, protams, es pēc tam varu uzrakstīt normāla formā, lai man ir vieglāk rēķināt. Tātad 9 reiz 10 9. 2 reiz 2 es sareizināšu ir 4. 0,09. Normāla formā ir tātad 9 reiz 10 mīnus 2. Tālāk, ko es daru? 9 sareizinu ar 4 un izdalu ar 9, tātad skaļus sareizinu ar skaitļiem, un desmitnieku pakāpes es sareizinu ar desmitnieka pakāpēm. Ir tātad 4 reiz 10 11. ņūtoni. Uzdevums. Divas elektriski lādētas bumbas atrodas 5 metru attālumā viena no otras. Vienas bumbas lādiņš ir 3 kuloni, bumbas savstarpēji miedarbojas ar 40 kN lielu spēku. Aprēķina otras bumbas lādiņu. Tātad, sāksim ar to, ka norakstam dotos lielumus.
5 metru attālumā. Tas man ir tātad R. Vienas bumbas lādiņš man ir 3 kuloni, tātad Q1. Man ir 3 kuloni. Mija darbojas 40 kN lielu spēku, tātad F man ir 40 kN. Man ir jāprēķina otras bumbas lādiņš. Q2. Uzrakstu šo te kulonu likumu. F man ir vienāds ar K. Q1 reiz Q2 dalīts ar R kvadrātā. Un tagad es vēlos izteikt Q2. Tikšu prom no tā R. Tādā gadījumā, tā kā R man šeit dala, tādā gadījumā man ir jāreizina. Tātad E reiz R kvadrātā. F reiz R kvadrātā man ir vienāds ar K reiz Q1 reiz Q2. Tālāk. Šeit man Q1 reizinās ar Q2. Tādējādi man ir atkal jādala. F reiz R kvadrātā. Tas man ir R. Ir vienāds. Tā vēl jāizdala man. Ar Q1 ir vienāds ar K reiz Q2. Izdalīšu atkal abas puses ar K, jo K man reizinās ar Q2. Iegūšu K F reiz R2 dalīts ar Q1 reiz K. Man ir Q2. Pirms es varu likt iekšā skaitļus, man ir, protams, jāpārveido arī normāla formā šis spēks. F man ir 40 kN. Kilo es zinu, ka tas ir 10 tādējādi, tātad tas ir 40 reiz 10 kas ir tātad, uzrakstot normālu formā, 4 reiz 10 ceturtajā ņūtoni. Formula mums ir dota, viss mums ir izteikts, viss mums ir pārveidots. Tagad var likt iekšā skaitļus. Tātad Q2 man ir 4 reiz 10 ceturtajā reiz 5 otrajā dalīts ar 9 reiz 10 devītajā reiz 3. Sagrupēju skaitļus ar skaitļiem, desmitniekus ar desmitniekiem. Iegūstu tātad 4 reiz 25, piecinieki es jau izkāpinu, dalīts ar 9 reiz 3, reiz 10 ceturtajā, dalīts ar 10 devītajā. 4 reiz 25 man ir 100. 9 reiz 3, 27. 10 ceturtajā dalīts ar 10 devītajā man ir tātad 10, 4 mīnus 9 pakāpē. Izmantoju šo te pakāpes īpašību. Iegūst, ka tas ir 3,7 reiz 10 mīnus 5 kuloni. Uzdevums. Ar cik lielu spēku vakuumā savstarpēji atgrūžas 2 protoni, ja tie atrodas 2 reiz 10-6 mm attālumā viens no otrā? Mums ir doti tātad 2 protoni, kas nozīmē to, tiem lādiņi ir vienādi. Q1 man ir vienāds ar Q2, kas ir tātad 1,6 reiz 10 mīnus 19 kuloni. Tāpēc, kā es zinu to, ka protoniem piemīt elementāra lādiņš. Protoniem un elektroniem piemīt elementāra lādiņš, kas ir mazākais iespējamais lādiņš dabā. Nākamais, ko es pierakstu attālumā, tātad R. Tas man ir 2 reiz 10
mīnus 6 milimetri, ko mēs noteikti zinām, pēc tam būs jāpāriet uz SI mērvienībām. Jāprēķina ar cik lielu spēku, tātad F. Šeit es varu izmantot Kulona likumu. Pirms es to daru, es pārveidošu mērvienības. R man ir tātad 2 reiz 10 mīnus 6 milimetri. Es zinu to, ka 1 milimetrā ir 1 reiz 10 mīnus 3 metri. Tādējādi es varu pārrakstīt, ka tas ir 2 reiz 10 mīnus 6 reiz 10 mīnus 3 metri. Kas ir tātad 2 reiz 10 mīnus 9 metri. Tālāk izmantošu Kulona likumu, lai aprēķinātu spēku. F man ir vienāds ar K reiz Q 1 reiz Q2 dalīts ar R kvadrātā. Lieku iekšā skaitļus. Tātad 9 reiz 10 9. Q1 man ir vienāds ar Q2. Tādējādi es to varu uzrakstīt kā 1,6 reiz 10 mīnus 19. kvadrātā, jo tie ir vienādi lielumi. Tādējādi tālāk varu rakstīt par radiusu, lieku iekšā mīnus 9. kvadrātā. Tātad šeit man ir 1,6 reiz 10 mīnus 19. reiz 1,6 reiz 10 mīnus 19. Tālāk lieku iekšā tātad rakstu daļu kā vienu, tātad 9 uznesu augšā to 9 reiz 10 9. reiz 1,6 kvadrātā. Varu tātad iekavas vaļā, izmantoju šeit pakāpes īpašības reiz 10 mīnus 19. kvadrātā dalīts ar 2 kvadrātā reiz 10 mīnus 9. kvadrātā. 9 reiz 10 9. reiz 2,56 reiz 10 mīnus 38. dalīts ar 4 reiz 10 mīnus 18. Skaitļus es sagrupēju kopā un desmitnieks sagrupēju tos arī kopā. 2 reiz 5, 2,56 dalīts ar 4 reiz 10 9. plus mīnus 38. Tāpēc, ka reizi mēs saskaitam pakāpes. Tad, kad mēs dalām, tad mēs atņemam mīnus 18. Iegūstu tātad 9 reiz 2,56 dalīts ar 4 man ir 5,76 reiz 10 mīnus 11. pakāpē ņūtoni.